mēs mācīsim bērndārzā? Protams, es teiktu, ka īsti nekādu. Ja jau mēs skrienot iemācījām piecelt dzelīšus, ar to ir perfekti. Tas ir ļoti labi, bet visi lecieni, ko mēs dosim, tie visi nāks vienkārši par labu. Parastāk ir šādi te palicieni uz augšu, kustībā uz priekšu, tad tādi paši sāniski palicieni un atgādinam, ka papēdis nesitās. Visideālāk mēs sakam bērniem, ka nav ziloņi sanākuši, kurš var klusāk. Jo tad uzreiz tas bērns iemācās amortizēt, piezemēties. Un pie tās lekšanas tehnikas, pat vienīgais, ko gribētu teikt, ka šajā vecumā ir bērnam iemācīt piezemēties. Tas ir ļoti svarīgi, vai ne? Un jūs jau saprotat, ka piezemēšanās cer pietupienu tādu mīkstu amortizāciju, un to mēs arī varam dot bērniem atsevišķi. Šoreiz ne, bet uz sola uzkāpj un pa vienam lecot lejā ir jāpietupjās. Ja, tādi mīksti, mierīgi, maigi, lai viņš saprot, ka tā lekšana nav taisnās kājās un ka nav sevis daudzīšana, bet jo mīkstāk, jo tā vieglāk, jo arī būs labāk un patīkamāk. Bērniem patīk stirnas, visiem patīk dzīvnieciņi, un tad lekt, vai piemēram mums ir kāds konis, lekt viņam pāri tādā leciņā. Mēs varam arī garāk, vairāk ir konus, mēs lecam stirnības, ar vienu kādu stirnības. Ja? Tāpat mēs izlecam ar otru kāju. Šajā rindiņā jums ir jāizlec. Rekus grības, viss ir sazīmēts, kā jums ir jāizlec. Jā, var sākt tieši tā. Protams, ka te var interpretēt dažādos veidos un iedot vairākas reizes. Bērniem šis patiktu, viņš ir viegli izpildāms un atkal no jums tas neprasa nekādas šausmīgākās prasības. Ja? Tātad es ielecu, ielieku konusas sev priekšā, pārlecu. Nākamos lieku vaļā, lecu uz priekšu. Man ir atkal konus lieku kopā. Sapratāt? Ver vaļā. Lecu uz priekšu, lieku kopā, lecu pāri. Te redz, kā manas pārlikušies konus. Jums jādara precīzi. Katrs nākamais dara precīzi. Ja? Plāti, lec uz priekšu. Vēl lec uz priekšu, tur mums ir sajūtas, kamēr esmu krāmējis, tur jau ir pārlikušies savādāk tie konus. Ja? Bet tā doma, priekšējais taisa ciet. Kaut ko es savādāk. Lec pāri. Ja vārti ir vaļā, es taisa vaļā. Tagad mēs ķersimies klāt pie pumpām. Šeit dārziņā ir tikai tāds, kāds ir samierināties. Mēs lejā sākam ar pumpām, kas nebūs mešana. Kājas plati mazie bērni, pirmais dabiskā spēlēties. Jā, rāpam iekšā, mazie bērniem pavisam kājas kopā, vai ne? Griežamies ar mugurām. Tāpat mēs varam sēdēt ar sānu un jau, piemēram, pamest to pumpu. Apspriežamies ar kājām uz mani. Un tad mēs varam pamest to pumpu. Viegli, jā. Te jau bērni būs lielāki, jā, lai viss neiet pa gaisu. Pirmo reizi manā karjerā, kas tāds notiek, jā. Šausmas sauca jau audzināt. Pirmais pametam gaisā, vienkārši noķeram, tas visiem zināms. Nākamais ar plaukstiņām kopā. Ar apgriešanos, redz, man nav jārunā, viss jau notiek pats pa sevi. Es jau teicu daudz, ko jūs zināt. Ar pietupienu, pamest pietupties noķert. Jā, ļoti labi. Pagriežamies ar muguru, kājas plati un bumbu starp kājām tam draugam. Jā, var gan, jūs jau paši saprotat, ka var gan, lai mēs gan rīcinām. Tas vēl būs, jā. Jā, tieši tā. Oi, vēl tāds. Tagad mēs pagriežamies ar muguru un tikai no tāda
Jā, noķeram. Jā. Arī metam tā maigu, lai varam noķert. Visiem. Jā. Pa to kvadrātiņu? Pa to kvadrātiņu, jā, pie līnijas, tieši tā. Nu, tie, kas neizmet arī. Tad, kad visa grupiņa, mums brīnišķīga grupiņa ir izmetusi, viņiem labi sanāca. Nu, ļoti labi. Tātad tik tālu mēs esam tikuši. Tā bija tā. Nākamais mums tās bumbas ir, ko vēl daram. Bumbas ir. Atkal no kāda nosacīt īri nākam šoreiz šeit. Reiku mums ir vārti, ir bowlings, ir jātrāpa tajā snēpā, jāies vidu. Un pa vidu, jā? Un pa vidu jāizsakam cauri. Jā, ļoti labi šim bērnam. Ļoti labi sanāca. Atkal ritinam ļoti labi. Virsū līnijai. Jā, nu nākamais bērns, es redzēju, ka viņam ļoti labi bija ar metienu, līnija ir tālāk. Šobrīd uz augšējām līnijām neskatāmies. Ripinot jātrāpa, lai nepieskaras pie kāda no esošiem konusiem. Likās, ko jāmetā? Kaut bowling. Pirmais punktiņš jāiksē, metot vārtos iekšā 1 punktiņš. 2 punktiņi, ja es metu to bumbu un trāpu starpā, 3 punkti, ja es izmetu ar šeit. Nu, pamēģinam. Metam šādi, kā mēs? Nu, viens ir, jā, 2 es teiktu. Vārlīnijai! Jā, redzēt. Viens punkts, kurš šo veidā? Pavisam maziem bērniem bezrokas vēzieni. Tikai tik, cik var te uz priekšu, bez šī apakaļ vēziena. Ja? Pēc tam, kas ir labāk? Ko es varu aizmest tālāk? Vai tad, kad es mazliet pietupjos vai mazliet izmantoju visu ķermeni vai stāvu kā stabiņš? Bērnam uzreiz ieslēdz tā domāšana, kā tad ir vieglāk, kad tad ir jāizmanto tās kājas, kad tad nav. Tad vēl pie mešanas mēs te tagad izmantojām tādas šīs te mīkstās bumbas, bet noteikti ir arī mazās tādas tenis bumbiņas vai mazās tās švangu. Ar vienu pametu, ar otru es noķeru. Noķert ar vienu, noķert ar abām. Turēt šeit, palaist vaļā, noķert ar abām, noķert ar vienu. Atsist pret grīdu ar vienu, noķert ar otru, noķert un tā turpināt. Bet arī varu soļot uz priekšu, pret zemi atsist. Man ir uzzīmēts konkrēts kvadrātiņš, es trāpu iekšā tajā kvadrātiņā. Dažādi mērķi, kur bērns var staigāt pa visu to sporta zālīti, un viņa uzdevums ir trāpīt tur, trāpīt pret zemi, trāpīt tur. Tur ir tālāk tā līnija, tur ir tuvāk un tā tālāk. Tad bērns var izmantot tās bumbas praktiski visas tās 25 minūtes. Šeit tāds pielāgots, jūs varat arī, ja jūs zināt, ka jums tās bumbas ir daudz un paliek pāri, jūs jau varat arī tiešām uzsiet no kaut kāda auduma, atkal no nevis auklas tā, ja, un izveidot veselību. Ja? Un atkal bērnam ļoti interesanti, viņš ar to kā ar sunīti var pastaigāt, iziet savu šķēršļu joslu līkloči, var to sunīti piecelt, lai pats atsitās, ja? No augšas, lai pasit uz augšu, kā viņš strādā, ja? Var paspēlēties ar to. Vai trāpīšu vai netrāpīšu? Netrāpīšu. Varbūt man jāpiet tuvāk vēl. Šis jau neko viņš nevar izdarīt sliktu, ja? Vai es varu pārmest pāri tai augļiņai vai nevaru? Vai es varu viņu, cik tālu es varu ar šo? Ar šo es varu vēl paspēlēties tā. Šis atkal, tas ir tīra vieglētika. Es viņu varu turēt un es varu pagriezties. Tā būtu tīrākā veizermešana, ja? Bet patiesībā tā ir kā spēle. Es varu šo ap sevi griezt, ja? Ja vērtāk. Ar šo mēs noteikti varam spēlēt arī kādu sasaldātus vai kaut ko tādu. Savāciet niedres. Niedres
ķerieties ar visu to pūciņu astīti rokās un pamēģiniet pamest to niedri uz priekšu. Kā viņa lido, vai viņa nelido. Kā man ir niedra jāmet, lai viņa aizlidot uz priekšu. Es viņu šādi nevaru. Man viņa tā kā sērkociņš jāmēģina trāpīt, ja? Ja, bet tur atkal skatāmies, lai bērni neākstās, nebakstās ar tām niedrēm. Jā, mums ir tādas kā liela smilšu kaste varbūt, vai kaut kāda laukums, kur ir smilts, baltā smiltiņa. Visi tie pēdu lecieni, stirniņu lecieni, visi izpildāmi pa to smilti. Viņi daudz vairāk liks tai pēdai strādāt nekā tajā gadījumā, ja mēs lecam vienkārši pa bruģīti. Visādas lekšanas, mešanas spēles, mēs jau arī viņas izrunājām. To bumbu met, jā, kādu saslimdina, tad ar citu bumbas krāsu var izārstēt, jā, tā. Tad, protams, sasaldēti arī ar bumbām. Ar vienu bumbu, kad ir tikai viens vadītājs, var ar vairākām, ka jebkurš var būt vadītājs, sasaldē, jā, un tie, kas ir brīvi, tie var atsaldēt. Atceramies noteikti par zaķu maisā. Līdz 3 gadiem tur īsti neiet, bet interese ir liela. Bet zaķi maisā griežam uz 5-6 gadu ideāli. Lekšanas vingrinājumi paši nejūt, cik daudz ir salēkājušies un sarkani iznākuši no sporta. Tātad gan katrs pats pa sevi mocās ar to lecamā aukli, bet iet uz priekšu lēnā garā, gan arī tā viena lielā lecamā aukla, ko mēs griežam šādi, vai arī zaķis maisā, kad izgriežam un bērniem ir jālec pāri. Bērniem ļoti interesants ārvidē izmantojums, bet arī citur. Kad, piemēram, tātad 2 komandiņas, 3 komandiņas vienalga. Ielec pirmais iekšā, tās sliedītes saucamās, ir vilcieniņš. Ielec pirmais, noiet maliņā. Tātad mat pēdiņas beidzās šeit. Nākamais, viņam jātrāp tā paša bērna pēdiņās un mazliet uz priekšu. Viņš atkal noiet malā, bet smiltīs var ļoti labi redzēt, cik tālu tā sliedīte ir. Nākamais, 3. bērniņš, viņam jāpavēl tā sliedīte vēl garāk, viņš vēl tālāk palec. Tas tās sliedītes atkal tas, kas, ja nu kāds nezina, tad izmantojiet, ka tiešām bērniem ļoti, ļoti patīk, un tā viņi mēra, un cik kura komanda tikusi tālāk, un to var spēlēt atkal ilgi un daudz. Nu tā, lielos vilcienos tas no manis viss, bet varbūt jums ir kaut kādi jautājumi un arī spēles, dalamies ar tām spēlēm. Varbūt ir kāds jautājums vai kas? Nav. Tas bija arī mans šīs dienas tas mērķis, parādīt tādus praktiskus, vienkāršus vingrinājumus, bet kurus var izmantot katru, varbūt ielikt katrā reizītē, un bērni daudz iemācās un iegūst. No bērnu kājas arī dārziņā spēlējām dažādas spēles, ja nu par galīgiem pirmsākumiem. Mums bija arī baseins, jāiet uz baseinu, pēc tam jau skolā, tad pulciņi, dažādi sporta pulciņi, arī ar peldēšanu saistīti un ar tādu vispārējo fizisko sagatavotību, un arī šobrīd vieglētikas treneru un iepriekš arī vieglētikā trenējos. Šobrīd es strādāju Rīgas sporta skolā Arkādija, esmu tur vieglētikas trenere un specifiski mācu tieši šķēpmešanu. Jā, jauniešiem es mācu, un patiesībā mans tas audzēkņu vecums ir no kādiem 12 līdz 20 gadiem ar uzsvaru tieši uz tiem vecākajiem. Tā ir man tā kā arī tā pirmā paudze, kas šobrīd ir izauguši, ar kuriem es sāku tiešām no bērna kājas, kad viņiem bija 8 gadi, un jau viņiem ir 18 gadi. Un šie vingrinājumi es uzskatu, ka ir jāizpilda katru reizi, katru dienu skriešana, lekšana, tas ir bērnu ikdienas sastāvdaļa, un skriešanas vingrinājumus es noteikti ieteiktu katrā sportiņā arī izpildīt, tas arī viņiem palīdz koncentrēties, viņiem palīdz pareizi izpildīt, iemācīties kustības, un tad viņiem ir vieglāk. Bet mešanas, lekšanas vingrinājumus attiecībā no tās programmas, kas ir, tos var reizi nedēļā, varbūt kādreiz reiz 2 nedēļās, jo ir arī noteikti daudz kas cits jāmācās.